Kad vēnu ārstu būtu jāmeklē nekavējoties? Protams, kad viena no tādām lietām varētu būt asiņošana no varikozām vēnām. Tātad, ja plīst kāda vēna un sāk tecēt ārā asins, protams, kad palīdzība ir jāmeklē. Otrs gadījums ir pēkšņi pietūkusi viena kāja. No rīta cilvēks pamostās un viena kāja kļūst resnāka par otru. Šī varētu būt parādība, ka ir attīstījusies dziļo vēju tromboze, un šādā gadījumā ārstēšana ir jāuzsāk maksimāli ātri. Jo, ja mēs diagnostiku un problēmu atstājam uz vēlāku, ielaižam, tad arī ārstēšanas rezultāts nebūs tik labs. Un, protams, ka šī dziļo vēju tromboze var komplicēties ar plaušu artēriju trombemboliju. Un šī situācija, kas ir viens no biežākajiem pēkšņas nāves iemesliem, šķietam pilnīgi veseliem cilvēkiem. Šajās situācijās pie ārsta jāgriežās ir nekavējoties.